Lielākā čūska, ko cilvēks jebkad ir redzējis pasaulē. Čūska ir viena no radībām, no kurām cilvēki visā pasaulē visvairāk baidās. Taču izrādās, ka bez čūsku sugām, kuras mēs uzskatām par lielākajām, ir vēl lielākas. Un tu noteikti būsi pārsteigts, ka to ieraudzīsi. Ko tu darītu, ja sastaptu šo radījumu? Tāpēc šajā video mēs uzzināsim, kuras ir pašas lielākās čūskas pasaulē. Bet pirms mēs sākam, varbūt vari atzīmēt šo video ar patīk un abonēt kanālu. Tas ir liels atbalsts un palīdz mums, satura veidotājiem. Liels paldies jums! Tāpēc sāksim jau tagad! Pirmajā vietā – tīklotais pitons Malajopiton reticulatus. Tīklotais pitons jeb Malajopiton reticulatus ir garākā čūska pasaulē. Tā garums sasniedz vairāk nekā 6,25 metrus, un ir ziņojumi, ka tā var sasniegt pat 10 metrus. Sieviešu dzimuma tīklotie pitoni ir lielāki nekā vīriešu dzimuma pitoni. Viņi ir arī smagi, pateicoties savam lielumam un garumam. Tīklotais pitons sastopams dienvidu un dienvidu austrumu Āzijā. Šeit ietilpst Filipīnas, Indonēzija, Taizeme un Malaizija. Parasti tie dzīvo mežos, kalnos un zālājos. Viņus bieži var redzēt arī pie upēm un ezeriem, jo viņi ir labi peldētāji. Pateicoties viņu peldēšanas prasmēm, viņi ir nonākuši uz mazām salām savā apgabalā. Retikulētā pitona āda ir ar sarežģītu rakstu, kas apgādina tīklu. Uz viņa muguras ir dažādu krāsu rombveida raksti. Viņu neparastā āda palīdz tiem paslēpties vidē, padarot tos grūti pamanāmus gan ienaidniekiem, gan upuriem. Turklāt retikulētais pitons ir gaļēdājs, jeb ēd gaļu. Viņi ēd žurkas, putnus, cūkas un briežus. Izmantojot slētņa metodi, viņi gaida īsto brīdi pirms uzbruk. Viņi aptin savu upuri, līdz tas nomirst. Pēc tam viņi norīja upura visu ķermeni, pat ja tas ir lielāks par viņiem pašiem. Viņi spēja apēst upuri, kas ir tikpat smags kā viņi paši. Tikmēr retikulētais pitons dēja olas. Mātītes vienā reizē izdēja no 15 līdz 80 olām. Viņas aptina olas ar savu ķermeni, lai uzturētu pareizu temperatūru. Viņas pārtrauc ēst, kamēr rūpējas par olām. Olas izšķiļās pēc 88 dienām. Kad izšķiļās, jaunie pitoni jau spēja paši meklēt sev barību. Lai gan tas ir reti, ir bijuši ziņojumi, ka tīklotais pitons ir uzbrucis un nogalinājis cilvēku. Ir bijuši gadījumi, kad viņi pat apēduši savu upuri. Taču tas notiek reti, un parasti tāpēc, ka čūska tiek traucēta savā teritorijā. Otrajā vietā – zaļā anakonda Eonectes morinus. Zaļā anakonda ir viena no lielākajām čūskām pasaulē. To sastopamas Dienvidamerikas mežos, īpaši Amazones un Orinoko upēs. Anakondu mātītes ir lielākas par tēviņiem. Tās garums var sasniegt vairāk nekā 9 metrus, un tā var svērt vairāk nekā 250 kg. Savas lieluma un svara dēļ tā spēj medīt lielus dzīvniekus, piemēram, kapibaru, briežus un pat mazus kaimanus. Zaļās anakondas krāsa ir olīvzaļa ar lieliem melniem apļiem visā ķermeņa garumā. Tā ķermeņa sānos ir arī mazi ovāli plankumi ar dzeltenu vidu. Tās acis un nāsis atrodas galvas augšpusē, tāpēc tā spēj elpot un redzēt apkārtni, kamēr ir iegremdēta ūdenī. Tā bieži slēpjas ūdenī, lai upuris to nepamanītu. Tā izmanto ādas krāsu kā maskēšanos, lai to nepamanītu, kamēr gaida savu upuri. Saistībā ar to zaļā anakonda dod priekšroku lēni plūstošiem ūdeņiem, piemēram, strautiem, upēm un aplūdušām pļavām. Lai gan tā spēja pārvietoties pa sauszemi, tā ir daudz ātrāka un veiklāka ūdenī. Atrodoties ūdenī, to gandrīz nevar pamanīt, tāpēc tā ir ļoti efektīva medniece. Tā ēd dažādus dzīvniekus atkarībā no sava lieluma. Jaunās anakondas ēd zivis, putnus un mazus zīdītājus. Kad tā izaug, tā spēja medīt lielākus dzīvniekus, piemēram, briežus, kapibaras un pat mazus jaguārus. Medījot upuri, zaļā anakonda izmanto metodi, ko sauc par žņaukšanu. Kad upuris ir notverts ar spēcīgajiem žokļiem, tā cieši aptin savu ķermeni ap upuri, līdz tas nomirst no gaisa trūkuma. Pēc tam tā norīja upuri veselu. Pateicoties lielajai mutei un žokļiem, tā spēja norīt pat lielu dzīvnieku, bez jebkādām grūtībām. Pēc ēšanas tā vairs neēd vairākas nedēļas vai pat mēnešus, jo tā ir lēna vielmaiņa. Savukārt zaļā anakonda nedēja olas ārpus ķermeņa. To sauc par ovovivipāru.
Tas nozīmē, ka olas attīstās mātes ķermeņa iekšpusē un tā dzemdē dzīvus mazuļus. Grūtniecība ilgst no 6 līdz 10 mēnešiem. Birmas pitons ir viena no lielākajām čūskām pasaulē. To parasti sastopams Dienvidaustrumāzijā, īpaši Mjanmā, Taizemē, Laosā, Kambodžā, Vietnamā un dažās Ķīnas daļās. Viņi bieži dzīvo netālu no upēm un ezeriem, taču tos var sastapt arī mežos un pļavās. Jaunās čūskas labprāt kāpj kokos, taču pieaugot viņi dod priekšroku palikt uz zemes. Viņi arī labi peld un spēj uzturēties ūdenī līdz pat 30 minūtēm. Birmas pitons izaug no 3,7 līdz 5,8 metriem garš un var svērt vairāk nekā 75 kilogramus. Mātītes čūskas ir lielākas un smagākas nekā tēviņi. To āda ir brūnā krāsā ar lieliem sarkanbrūniem plankumiem, kuriem ir melnas malas. To vēders ir gaišs un bez svītrām. Uz galvas ir bultas formas zīme, kas norāda uz degunu. To ādas krāsa un raksts palīdz tiem paslēties vidē un medīt upuri paliekot nepamanītiem. Turklāt Birmas pitons ēd arī putnus un mazus dzīvniekus, piemēram, peles un trušus. Tiem ir asi zobi, kas ir vērsti atpakaļ, tāpēc upuris nevar izbēgt, kad tas tiek sakosts. Pēc tam, kad upuris ir sakosts, viņi to cieši aptin, lai tas vairs nevarētu elpot. Kad upuris vairs nav dzīvs, viņi to norīja veselu, sākot ar galvu. Tomēr viņu apēstais ēdiens sagramojas ilgi, īpaši, ja upuris ir liels. Dažreiz viņi spēja apēst dzīvniekus, kas ir pat lielāki par viņiem pašiem, piemēram, briežus, un tas parāda viņa spēku kā plēsējiem. Birmas pitons ir pazīstams arī ar savu spēju vairoties. Kad ir vairošanās sezona, mātīte dēj no 12 līdz 36 olām. Mātes čūska tās rūpīgi sargā. Viņa sargā savas olas, aptinot ķermeni ap tām, lai uzturētu siltumu. Kad olas izšķiļas, jaunās čūskas ir 50 cm garas. Jau no paša sākuma tās prot medīt mazus dzīvniekus, piemēram, peles. Numur 4. Āfrikas klinču pitons. Pitons sebai. Āfrikas klinču pitons ir lielākā čūska Āfrikā un viena no lielākajām čūskām pasaulē. Parasti tā garums ir no 3 līdz 5 metriem. Pieauguša Āfrikas klinču pitona svars ir no 44 līdz 55 kilogramiem. Taču ir daži, kas sasniedz vairāk nekā 91 kilogramu. Tikko izšķīlušies pitoni ir 35 līdz 45 cm gari. Āfrikas klinču pitona galva ir maza un 3 stūrveida. Tam ir 2 svītras, kas izskatās kā šķēpi, sākot no purna līdz galvas aizmugurei. Zem katras acis tam ir arī dzeltenā apgriezta V-burta forma. Tā ķermenis ir dzeltenā, pelēkbrūnā vai pelēkzaļā krāsā ar tumšiem plankumiem, kas izskatās kā kāpnes. Tā vēders ir balts ar melniem punktiem. Tās te ir 2 tumšas svītras, kuras atdala gaišāka svītra. Jauno pitona krāsa ir spilgtāka nekā pieaugušajiem. Āfrikas klinču pitons dzīvo dažādās vietās Subsahāras Āfrikā. To bieži var sastapt ūdens tilpju tūmā, piemēram, upju un ezeru malās. Sausuma laikā tas kļūst mazāk aktīvs un paliek neaktīvs. Tas ir spēcīgs mednieks un spēj apēst dzīvniekus, kas ir tikpat lieli kā antilopes un dažreiz pat krokodilus. Tas nogalina savu upuri, to aptinot un nosmacējot. Tas nav indīgs, bet ir spēcīgs un spēj cieši satvert ar savu ķermeni. Turklāt Āfrikas klinču pitons dēj olas. Mātīs sargā olas līdz tās izšķiļas. Tādēļ 30 līdz 50 olas, bet dažkārt olu skaits var sasniegt pat 100. Mātī pitons ir apvinusies ap olām un ēd, kamēr tās sargā. Numur 5. Indijas pitons. Piton molurus. Indijas pitons ir viena no lielākajām čūskām pasaulē, kas nav indīga. To sauc arī par melnastes pitonu vai Indijas klinču pitonu. To sastopams Indijā, Nepālā, Butānā, Šrilankā, Bangladešā un dažās Pakistānas un Mjanmas daļās. Tās krāsa parasti ir gaiša vai dzeltenīga ar brūniem plankumiem. Tās krāsa mainās atkarībā no vietas, kur tā dzīvo. Rietumu Gatu un Asamas mežos tās krāsa ir tumšāka. Savukārt Dekānes plakankalnē un austrumu Gatos tās krāsa ir gaišāka. Indijas pitons parasti sasniedz 3 metru garumu. Taču ir atrasti čūskas eksemplāri, kas sasniedz 4,6 metrus garumā un sver 52 kilogramus. Pakistānā tā parasti ir 2,4 līdz 3 metri gara.
Lai arī tā nav indīga, tā ir viena no lielākajām čūskām, ko cilvēks var sastapt. Tās ķermenis ir liels un smags, tāpēc tā kustās lēni. Savukārt Indijas pitons dzīvo dažādās vietās, piemēram, pļavās, purvos, mežos un upju ielējās. Tas dod priekšroku vietām, kas atrodas tuvu ūdenim, jo tam nepieciešams pietiekami daudz dzeramā ūdens. Tas bieži slēpjas dzīvnieku alās, koku dobumos un mangrovēs. Tas arī labprāt uzturās vietās ar biezu veģetāciju, lai to nevarētu viegli pamanīt ne upuri, ne ienaidnieki. Tas ir ļoti labs slēpšanās meistars, tāpēc cilvēki to reti redz. Tāpat Indijas pitons ir izcils mednieks. Tas neizmanto indi. Tā vietā tas izmanto sava ķermeņa spēku, lai aptītu un aizturētu upura elpošanu, līdz tas nomirst. Pēc tam tas norī upura ķermeni veselu. Tam ir ļoti plata mute, tāpēc tas spēj norīt upuri, kas ir lielāks par tā galvu. Tam ir gari un izturīgi žokļi kauli, tāpēc tā mute var izplesties, ka tas arī lielu barību. Turklāt Indijas pitons ēd dažādus dzīvniekus. Jaunie čūskas ēd mazus peles un ķirzakas. Augot tas iemācās ēst lielākus dzīvniekus, piemēram, briežus, cūkas un pat mazus pērtiķus. Pēc ēšanas tas guļ vairākas nedēļas, lai sagramotu barību. 6. numurs – karaļkobra, jeb piopagusana. Karaļkobra ir garākā indīgā čūska pasaulē. Tā garums sasniedz no 3,18 līdz 4 metriem, bet ir reģistrēti gadījumi, kad tā sasniedz pat 5,85 metrus. Tās parastā krāsa ir dzeltena, zaļa, brūna vai melna ar baltām vai dzeltenām svītrām uz ķermeņa. Tās vēders var būt vienkrāsains vai ar līnijām. Jaunās karaļkobras ir melnā krāsā ar baltām vai dzeltenām svītrām uz ķermeņa un astes. Tikmēr karaļkobru var sastapt Dienvidu Austrumāzijā, piemēram, Indijā, Ķīnā, Filipīnās un Indonēzijā. Viņi dod priekšroku dzīvot netālu no upēm un strautiem, mežos, pļavās un mangrovju audzēs. Viņi dzīvo netālu no ūdens, jo tur ir vēsāka un mitrāka vide. Viņi ir aktīvi arī dienas laikā, dažreiz kāp kokos, lai meklētu barību vai paslēptos no ienaidniekiem. Viņus bieži var redzēt vietās ar biezu veģetāciju, kur viņi viegli var paslēpties. Tāpat arī karaliskā kobra ēd citus čūskas. Viņi ēd gan indīgas, gan neindīgas čūskas, piemēram, žurku čūsku un pitonu. Dažreiz viņi ēd arī citas karaliskās kobras. Ja nav pieejamas čūskas, viņi ēd arī mazus dzīvniekus, piemēram, žurkas un ķirzakas. Karaliskā kobra ir pazīstama ar savu pacietību meklējot barību, un tā spēj sekot savai laupījumam ilgu laiku pirms uzbruk. Taču, lai gan karaliskā kobra ir pazīstama ar savu spēcīgo indi, tā cenšas izvairīties no uzbrukuma cilvēkiem. Tās labāk izvēlas bēgt vai paslēpties, kad jūt briesmas. Taču, ja tās tiek iedzītas stūrī vai sajūt, ka viņu līgzda ir apdraudēta, tās kļūst agresīvas. Kad tās draud, tās paceļ ķermeņa priekšpusi līdz pat 1 metram virs zemes, un tās izpleš kaklu, lai izskatītos lielākas. To čūsku sisināšana ir zema un atgādina suņa gaudošanu. Neskatoties uz to, karaliskās kobras inde ir spēcīgs neirotoksīns, kas izraisa paralīzi un muskuļu bojājumu. Ja tā iekož, nepieciešama tūlītēja ārstēšana, jo bez atbilstošām zālēm upuris var nomirt. Tomēr gadījumi, kad tā iekož cilvēkiem, ir reti, jo karaļa kobra izvairās no cilvēkiem un uzbrūk tikai tad, ja tiek provocēta vai traucēta. Numur 7. Ametistīna pitons, Morelia ametistīna. Ametistīna pitons, jeb tā sautais krūmu pitons, ir viena no lielākajām čūskām pasaulē. To sastopams Indonēzijā, Papua Jaungvinejā un Ziemeļaustrālijā. Šī čūska ir pazīstama ar savu garo ķermeni un neparasto krāsu, kas mirdz kā ametists, kad to apspīd gaisma. Ametista pitons spēj izaugt ļoti garš. Tā garums ir no 3 līdz 3,7 metriem. Savukārt ametista pitola krāsa ir dzeltenīgi pelēka vai olīvu brūna. Tam ir tumši plankumi vai svītras uz ķermeņa. Tā āda ir gluda un ar īpašu spīdumu, kas atgādina ametistu. Tāpat arī ametista pitons dzīvo lietus mežā. Tas dod priekšroku vietām, kas atrodas tuvu upēm un strautiem. Tam arī nepieciešams augsts mitruma līmenis, lai izdzīvotu. Austrālijā to bieži var redzēt Kvīnslendas lietus mežos. Indonēzijā un Papua Jaungvinejā to var atrast blīvos mežos pie jūras. Tas prot arī kāpt kokos, tāpēc bieži to var redzēt zaros.
Turklāt ametistīna pitons ir plēsējs. Tas ēd putnus, sikspārņus, žurkas, posumus un mazus zīdītājus. Lielie ametistīna pitoni spēj apēst valabijas un kuskusus, kas ir tikpat lieli kā mazi brieži. Tas aptin upuri un piespiež dzīvnieku tā, lai tas nevarētu elpot, līdz tas nomirst. Pēc tam tas norij upuri veselu, tomēr ametistīna pitons nav indīgs. Tas nekož ar indi, tāpēc tas nav nāvējošs cilvēkiem. Tomēr tas var kļūt agresīvs, ja tiek pārsteigts vai izbiedēts. Ja gadās to ieraudzīt, labāk to neaiztikt un nebiedēt. Atkāpieties lēnām un neveiciet pēkšņas kustības, lai tas neuzbruktu. Pašlaik ametistīna pitons nav apdraudēta suga. Tas nozīmē, ka mežos joprojām ir daudz šo čūsku. Taču tam draud zaudēt savu dzīves vietu mežu izciršanas un mežu iznīcināšanas dēļ. Ja meži izzudīs, tas zaudēs gan mājvietu, gan pārtikas avotus. Tāpēc ir svarīgi aizsargāt viņu dzīves vietu, lai viņi varētu turpināt dzīvot dabā. 8. vietā – dzeltenā anakonda Eunectes nopeus. Dzeltenā anakonda ir viena no lielākajām čūskām, ko var sastapt Dienvidamerikā. To sauc arī par Paragvajas anakondu. Sieviešu dzimuma dzeltenās anakondas sasniedz 4,6 metrus garumā, savukārt tēviņi ir apmēram 3,7 metrus gari. To svars ir no 25 līdz 35 kilogramiem. Savukārt dzeltenās anakondas krāsa ir dzeltena, un tām uz ķermeņa ir melni vai tumši plankumi un svītras. Šīs krāsas palīdz tām paslēpties savā vidē. Mātītes ir arī lielākas nekā tēviņi. Šajā sakarā dzeltenā anakonda dzīvo ūdeņainās vietās, piemēram, purvos, dumbrājos un upju krastos. Tās sastopamas Pantanāla reģionā Bolīvijā, Paragvajā, Rietumbrazīlijā un Ziemeļaustrumu Argentīnā. Tām vairāk patīk mitras vietas vai vietas ar ūdeni, taču dažreiz tās var redzēt arī mežos, kad tās meklē barību. Tās ēd arī mazus briežus un meža cūkas, ja nepieciešams. Patiesībā dzeltenā anakonda ir gaļēdīga, jeb ēd gaļu. Tās ēd putnus, putnu olas, mazus zīdītājus, bruņurupučus, ķirzakas, zivis un kaimanus. Lielās un drosmīgās anakondas spēj apēst arī lielākus dzīvniekus, piemēram, kapibaras un pekarus. Viņi ir pazīstami arī kā slēpņplēsēji, jeb dzīvnieki, kas gaida savus upurus pirms uzbruka. Viņi nogalina aptinoties ap upuri un to nožņaugot, līdz tas nomirst. Vasarā dzeltenā anakonda ir aktīva, meklējot barību. Lietus sezonā viņi dodas uz aplūdušām vietām, lai medītu zivis un kaimanus. Sausuma laikā viņi slēpjas salās vai bedrēs, kur vēl ir palicis ūdens, lai nenomirtu no karstuma. Šāda uzvedība viņiem palīdz izdzīvot laika apstākļu izmaiņu laikā. Dzeltenās anakondas vairošanās notiek katru gadu aprīlī un maijā. Mātītes izdala feromonus, lai pievilinātu tēviņus. Kad tēviņi ierodas, viņi bieži sacenšas par vienu mātīti, un šo parādību sauc par pārošanās kamolu. Pēc 6 mēnešu grūtniecības mātītes dzemdē dzīvus mazuļus. 9. vietā. Melnā mamba Dendroaspis polylepis. Melnā mamba ir viena no garākajām indīgajām čūskām visā Āfrikā. Tā var sasniegt līdz pat 4,5 metriem garumu un ir pazīstama kā pasaulē ātrākā čūska. Tā spēj pārvietoties ar ātrumu līdz 20 km/h īsos attālumos. Melnā mamba sastopama savannās, mežos un akmeņainās vietās Subsahāras Āfrikā. Tā uzturās gan uz zemes, gan kokos, tāpēc tā var ātri pārvietoties. Tā ir aktīva dienas laikā un parasti meklē barību, piemēram, mazus dzīvniekus, putnus un peles. Melnā mamba ir pazīstama arī ar savu agresivitāti, kad tā jūtas apdraudēta. Taču patiesībā tā dod priekšroku izvairīties no cilvēkiem, cik vien iespējams. Tā neuzbruk, ja nav sakaitināta vai nobijusies. Tāpat arī melnā mamba ir ļoti spēcīgas indes, ko sauc par neirotoksīnu. Kad tā iekož, inde ļoti ātri izplatās upura ķermenī. Jau 10 minūšu laikā parādās simptomi, piemēram, tirpšana, apgrūtināta elpošana un paralīze. Ja nekavējoties netiek sniegta palīdzība, šī kodiena rezultātā var iestāties nāve. Ir svarīgi nekavējoties nogādāt cietušo slimnīcā un nodrošināt pareizo pretindi, lai glābtu dzīvību. Tomēr neskatoties uz tā radītajiem draudiem, melnā mamba ir svarīga loma dabā. Tā kontrolē žurku un mazo dzīvnieku populāciju savā dzīvesvietā.
Ja nebūtu melnās mambas, kaitīgo dzīvnieku, kas bojā ražu, varētu kļūt daudz vairāk. Taču cilvēku bailes dēļ tos bieži nogalina, lai gan patiesībā tie cilvēkiem parasti nekaitē. Turklāt viņu dzīvesvietas pamazām izzūd koku izciršanas un apdzīvoto vietu attīstības dēļ. Pašlaik melnās mambas populācija vēl nav apdraudēta. Starptautiskā dabas aizsardzības savienība IUCN tās klasificē kā vismazāk apdraudētas. Tomēr ir svarīgi tos aizsargāt, lai saglabātu dabas līdzsvaru. 10. vietā olīvu pitons Liasis olivaceus. Olīvu pitons ir viena no lielākajām čūskām Austrālijā. Tas ir pazīstams ar savu gludo un olīvu krāsas ādu, kas piešķir tam unikālu izskatu. Pieaugušie olīvu pitoni sasniedz vairāk nekā 4 metrus garumā. Olīvu pitona āda ir gluda un ar mazām zvīņām. Tā krāsa varēja no brūnas līdz olīvu zaļai, bet vēders ir krēmkrāsas. Olīvu pitons sver no 10 līdz 20 kg. Savukārt olīvu pitonu var sastapt Rietumā Austrālijā, Ziemeļteritorijā un Kvīnslendā. Tas dod priekšroku dzīvot klinšainās vietās, kraujās un vietās, kas atrodas tuvu ūdenim, piemēram, upēm un ezeriem. Parasti tas slēpjas alās, akmeņa plaisās, dobumainos kokos un alās zem akmeņiem. Tā krāsa arī palīdz tam nepamanītam saplūst ar apkārtni. Savukārt olīvu pitons ir plēsējs, jeb ēd gaļu. Tas ēdāt dažādus dzīvniekus, piemēram, putnus, piemēram, pīles un baložus, zīdītājus, piemēram, klinšu valabijus un augļu sikspārņus, kā arī rāpuļus, piemēram, kirzakas un jaunos krokodilus. Olīvu pitons ir pazīstams arī ar savu medību veidu, kurā tas izmanto ātrumu un spēku. Tas gaida upura ceļā, un, kad tas pietuvojas, pēkšņi uzbrūk un aptin savu ķermeni ap upuri, līdz tas vairs nevar elpot. Olīvu pitons nav indīgs, tāpēc tas izmanto savu spēku un ķermeņa tvērienu, lai nogalinātu upuri. Pēc tam tas norij upuri veselu, un paiet ilgs laiks, līdz ēdiens tiek sagramots tā kuņģī. Turklāt olīvu pitons ir arī lielisks peldētājs, tāpēc tas spēj medīt upuri arī ūdenī. Tas gaida seklā upes vai ezera daļā, un kad upuris paiet garām, tas pēkšņi uzbrūk no zem ūdens. Viena no tā iecienītākajiem medījumiem ūdenī ir peldputni, piemēram, pīles. Ir gadījumi, kad tas medī arī jaunos krokodilus, kuri vēl nemāk sevi aizsargāt. Olīvu pitons nav agresīvs arī pret cilvēkiem. Ja to neaiztiek vai netraucē, tas nekaitē.